Tu paspēji roku vīrietim, tev vajag tā kā parādīt viņa dominanci. Nu, tev vajag saprast, ka ja vien tu nedarīsi kaut ko nelegālu, neviens tevi nespēja apturēt. Vai mēs varam vainot to, ka Merkurs ir mikroviņu krāsnī šobrīd? Actually. Fakts. Mans pirmais jautājums Elīnai bija, vai tu esi griezusi kādreiz matus. Un Čiepa pastāst uz mani, Čiepa tāds tā kā nopirksim frizieru čērs, es iemācīšos. Struktūra runāšanai. Overrated. Sauc Viktorija. Man sauc Elīna. Un šis ir podkāsts ar baltu vīriešu pārliecību, kurā mēs nolēmām, ka mums ir pietiekami daudz baltu vīriešu pārliecības, ka mums ir nepieciešams savs podkāsts, jo visiem vajag zināt, ko mēs domājam. Tieši tā. Šeit man noderētu mazliet vairāk vīriešu pārliecības šajā brīdī. Ir tā kā, tas mazliet kākinās, bet tas ir tas, kas trūks. Tā kā tu apsēdies, un man ir jāsāk runāt. Un tad, es Dievs, ko es pateikšu? Savus viedoklis. Es izklausīšos stulbi. Ja tev nav viedoklis, tev ir jāsaka tāpat. Just speak. Klusēt ir grēks. Okay. Balta vīriešu pārliecība ir ļoti, ļoti svarīga īpašība dzīvē, jo dažkārt ejot cauri un piesakoties darbiem, kuriem tu neesi kvalificēts un dabonot tos darbus. Jā. Tāpēc, ka vīrietis pieteiksies darbam, jo viņš atbilst tikai 60% no kritērija. Sievietes parasti cenšas atbilst visiem 100%. Un pat nemēģina, ja neatbilst. Jā, tā kā tu esi uz kaut kādiem 95, bet tev trūkst viena kvalifikācija. Tā kā, viņi man neņems. Un man ļoti fascinē vīriešu pārliecība bieži vien, un es ļoti cenšos mācīties. Un, kāds 2 nedēļas atpakaļ man diemos ieslīdēja tāds tā kā rīktīgi Jimbro. Un tas tā kā, tā kā nav tā, ka viņš ir tāds fresh out of attiecības. Un tā kā nejūti, ka viņš tā kā taustās. Un man ļoti patīk tas, ka tad viņš sāk aprakstīt, kā, ko viņš īsti meklē. Tad viņš sāk pilnā nopietnībā un pārliecībā aprakstīt mani, I believe. Un tas tā kā, man ir nepieciešama Čiepa, kas iet uz sporta zāli, kas ir atvērta, kas ir outgoing, kas ir extroverta. Bet man ir ļoti svarīgi, lai viņa nebūtu viena no tām radikālajām feministēm. Un tā kā, I think tajā brīdī viņš tā kā, he lost me a bit. Es neesmu paredzēju, viņš tā kā nolasīja, ka viņš ir slīdējis diemos. Jā, man šādi bija randiņā. Ar jau čali, ko es zināju diezgan kādu laiciņu. Un viņš man iepazīstināja bāra īpašniekam. Viņš stāstīja, viņa nav kā citas meitenes. Man ļoti patīk tas, ka Džekiem ir tas, ka, viņa nav kā citas meitenes, un tas ir kompliments. Hate it. Have you seen other girls? They're gorgeous. They do stuff. Esmu skatījusies, un tā kā tajā brīdī, kad tu sāc piemērot Džekam, kuru tu deito, vai mēģini deitot, for that matter, standartu, kādu tu pieliec savām draudzenēm, tad tu saproti, ka tas Džeks, vidēji labs Džeks, nav tik labs, cik tava sliktākā draudzene. Tas gan. Tas ir rakstīt labrīt, vai ne, vai tā kā, whatever. Un tad tu skaties uz tiem actions that the guy takes. Tu skaties, ko viņš dara, kas ir viņa hobija. Tas, ka viņam ir hobija, tev jau šķiet tā kā, wow. Liekas, Džekiem nav normāla hobiju. Tev vai sliktākie draudzenei ir vismaz 3. Visu lielisko, ko es dzīvē esmu iemācījos no Čiepām, es iemācījos savu pirmo lēcienu šodien no Elīnas. Viss labais manā dzīvē lielākoties nāk no sievietēm. Man labākā draudzene katru reizi, kad es atlidoju, puķes, brokolis, tāpēc, kad sēd veselīgi, kaut kāda dāvana. Katru reizi. Man puisis arī nopērk. Bet es teikšu, ka nebija katru reizi. Aizēj ar Čiepām uz kādu kafiju date, tev izmaksās, par tev parūpēsies. Tev atnesīs grāmatu, kas tev varētu patikt. Šis pasākums tev varētu patikt, vai ne? Un tad ir Džeki, kuriem tāds tā kā, tu samaksās par savu kafiju pati, vai ne? Un tad tā kā ar draudzenēm jūs plēšaties, kuru samaksās. Redzi, tur es viņus atfiltrēju. Tad, kad es deitoju, es pataisno teicu, tu maksās. Ja ne, man tu neinteresē. Tas bija pēc 5 gadu ilgām attiecībām. Man nebija pacietības vairs. Es nebiju gatava būt dating poolā. Un pareizi atlasījās. Es personīgi arī neesmu gatava būt dating poolā. Tas bija briesmīgs periods manā dzīvē. Nē, es neatradu nevienā, I just gave up. Nē, runājot par attiecībām un par vīriešu pārliecību. Mans mīļākais piemērs, kur vīriešu pārliecība izpaužas labā veidā, man bija kursa biedrene, kurai bija puisis. Un mēs visi mācījāmies spāņu valodu, kamēr mēs atradāmies mācībās, lai varētu pasūtīt tēju vai kaut ko tādu. Un gan viņa draudzene, gan es, mēs mazliet tā kā
baidījāmies mēģināt jau pasūtīt, izmantot to valodu. Es nemāku spāņu valodu ļoti labi, bet es spēju sadzirdēt, kad ir akcents. Bija tik smags akcents, kad viņš mēģināja pasūtīt, un viņš to darīja gramatiski nekorekti, ko es jau zināju tos noteikumus, kā vajag pasūtīt. Bet es baidījos. Tikmēr viņš ne grama uztraukuma. Vienkārši iet un dara un pasūta. Šī ir tā lieta par valodām, jo ātrāk tu sāksi runāt, un jo vairāk embarrassed tu būsi, jo vieglāk tev ies. Jo valodu tu mācies vairāk vai mazāk caur kaunu. Exactly. Un tas ir brīdis, kur baltvīriešu pārliecība ir tik noderīga. Okay, so mēs varam uztaisīt checklistu, kas ir vietas, kurās noder baltvīriešu pārliecība, valodas mācīšanās. Jā, mans tēvs arī ir vēl viens piemērs. Viņš tik ātri iemācījās spāņu valodu, vienkārši tāpēc, ka viņš gāja ar visiem runāja. Pirms viņš mācīja runāt, bet tagad viņš jau māk runāt. Šautot Elīnas Sensim. Lieta numur 2 karjera? Biznesi. Jā. Ja mēs runājam par tīri tādu labāko piemēru, kur es piemēroju baltvīriešu pārliecību, bija patiesībā atkal es ieraudzīju šo darba sludinājumu, un es padomāju, man nešķiet, ka es līdz galam viņam atbilstu. It kā es kvalificējos, bet tas bija diezgan tāda laba statusa darbs. Cik procentuāli no 100? Cik daudzas lietas tev bija kvalificētas? Viss 100? Viena no lietām ir, ka tā bija jurista pozīcija, tīri tehniski, un es neesmu jurists. Man ir 2 maģistra grādi jurisprudentē, bet es neesmu jurists, jo es šīs izglītības ieguvu ārzemēs. Un, lai nokārtot jurista kvalifikācijas eksāmenu, ir jāizmācās Latvijā maģistrs vismaz pagaidām. Šobrīd nav iespējams vienkārši kārtot šo eksāmenu. Tāpēc es tīri tehniski neesmu jurists, un tā bija jurista pozīcija. Okay. Man neizpildījās šis viens lielais kvalificējamais aspekts, bet pārējās lietas bija aptuveni manās spējās, plus izglītība man bija tehniski tā, kas bija vajadzīga. Man draudzene dažas dienas vēlāk pateica, es redzēju šo pozīciju, tu negribi pieteikties. Man bija tāds, es domāju, ka nē, bet ja tu man par to vēl pasaki, kaut kas tur piemērosim baltvīriešu pārliecību un pieteikšos. Vienalga, ka es neesmu jurists. Un es tiku cauri pirmai kārtai, tad man atsūtīja uzdevumu, kas bija jāizpilda. Tiku cauri otrai kārtai, atnāku uz interviju. Un intervijā man pasaka, jā, principā tu ļoti labi kvalificējies šim darbam. Man bija tāds, ko? Man liekas, ka es eju uz pozīciju, kas ir daudz augstāka, plus tā jurista kvalifikācija. Ka nebūs, un man intervijā pasaka, ka es tieši kvalificējos viņam, what? Mans karjeras stāsts ir mazliet nekonvencionālāks. Pēc vidusskolas es nolēmu, ka es gribu mācīties ārzemēs, un es pārvācos uz Nīderlandi. Es mācos biznesa administrācijas grādu arī šobrīd šeit Latvijā, bet es iesāku viņu tur. Un, kā jau dažkārt gadās cilvēkiem, kas aizbrauc uz ārzemēm un saprot, ka grūti, es padevos un braucu atpakaļ mājās. Un tajā brīdī, kad es braucu atpakaļ mājās, es sapratu, ka man ir nepieciešams dabūt darbu. Un tad vispār izlemt, ko es dzīvē darīšu tālāk. Man ir pabeigts pirmais pusgads, pirmais semestris. Man ir pabeigts pirmais semestris no bakalaura, no 4 gadiem. Maksimums kāda introduction kursi, nekas vairāk. Un es pieteicos darbā bankā. Es izgāju cauri viņu to vietējo Kickstarter un viss pārējais. Un es gāju ar tādu milzīgu pārliecību, ka man šobrīd ir nepabeigta augstākā izglītība ārzemēs. Tas nostrādāja, jo man vēl tajā laikā bija Violeta Matu gali. Foreshadowing. Visās darba intervijās es sēdēju burtiski šādi. Man bija rozā mati pirms intervijas. Es skrēju uz drogām pakaļ matu krāsai, lai aizkrāsotu savus matus, un viņi pa vidu bija pelēki, un tad es skrēju vēlreiz. Jo man intervija bija pēc 2 dienām. Jā, visu tās intervijas procesu sēdēju ar matiem aiz muguras. Es dabūju to darbu. Es 20 gados strādāju kopā ar 40 gadniekiem ofisā. Viņi zināja, ko viņi dara, probably, vai ne? Un tajā laikā es gāju ar kolēģiem, kas pīpē, un tad kaut kādā brīdī kāds no kolēģiem skatījās, man bija aizmirst dokumentu mājās, un viņš bija nopirkt saltiņu, un es palūdzu to izdarīt kolēģiem, viņš ļoti skatījās man tev čist ir 18. Lūk, bet tas bija tīri tikai tā korporatīvā darba prikals.
ja tu nepīpē, tu paliec strādāt. Ja tu pīpē, dabū 15 minūtes nost, kuras pastāvēs staigā gaisā. Skām. Piekrītu. Es esmu ar to savu nepabeigto ārzemju izglītību ofisā, kurā internojas arī jaunieši no prestižām universitātēm Rīgā, no SSC, no RBS. Un kaut kādā brīdī, par cik tas ir, tā ir demogrāfija, kas bija maksimāli tuvu manam vecumam, tā kā arī kaut 20 gadnieki. Mēs sēžam ar viņiem pie pusdienu galda un mēs runājam. Un viens no tiem džekiem pastāsta man, viņam tāds tā kā, tu gan jau ar to, ka tev ir full-time darbs, skaties uz mums tagad no augšas, vai ne? Jo mēs esam tikai interni. Girl, kā man tev to pateikt? Jums ir universitātes izglītība. Man ir puse no semestra. Bet kaut kādā veidā es tur tiku, un patiesībā tas bija viens no tiem riktīgs soul-sucking darbiem. Tur bija pelēkas sienas, pelēks viss, tur bija jāatskaitās par katru pauzi, kas ir ilgāk par 5 minūtēm, un pēc 3 mēnešiem, 2 dienas pirms pārbaudas laika beigām, bija tāds čomi, I'm out. Bet man šķiet, ka tur varētu arī palikt pietiekami ilgi, tā kā, ja tu esi ticis iekšā, tev ir baigi grūti dabūt ārā šitajos korporatīvos. Un pēc būtības, ja ļoti labi vēlas, tu tiec iekšā ar kādu no šīm programmām, tur pavadīt visu 40 savus darba gadus ofisā un saņemt plus-mínus ok algu. Jā. Man ir arī stāsts par internu. Nu. Es strādāju organizācijā cilvēktiesību. Te var šautautot, Baltic Human Rights Society. Un es sāku strādāt, kamēr es biju 2. kursā. Un neilgi pēc tam, kad es strādāju, man iedāva vienu darbu. Man pateica, hei, mums ir arī viens interns. Un viņš tā kā, palīdzēs ar šito darbu. Tu tad ar viņu sarganizējies. Tu pasaki viņam, ko viņam darīt, pastāst un tā tālāk un tā tālāk. Šis cilvēks gāja kurus augstāk nekā es. Tajā pašā universitātē. Viņš bija vecāks. Un man tas likās tik smieklīgi. Un tu tas tā kā, es zinu, kas tev ir jādara. Jā. Nē, ar vecuma starpībām ir rīktīgi sarežģīti, jo dažkārt ir kaut kāds brīdis, kad vairs īsti nejūti vecumu, vai ne? Bet agrajos 20, early 20s baigi jūt katru gadu. 24. bija rallija posms Latvijā, un es vadīju anketētāju komandu. Un tas bija tieši brīdis, kad es tikko biju nokārtojis tiesības. Es nokārtoju, pagāja 2 nedēļas, sākās visi posmi, un es dabūju Škodu Karaku, ko braukt. Referencēja diezgan liels džips. Es mācījos braukt uz golfiņu. Un golfiņš ir tāds ļoti fleksibls. Līdz ar to, kad gabarīti izjūta aizmirsti, es braucu super iekrempējusies stūrā, maksimāli, lai tur neko nenoskrāpētu, nesabojātu, milzīga atbildība, kā nekā. Un tā komanda, kuras vadīju, tur bija kādi 7 jaunieši. Kaut kādā brīdī man ar priekšnieku bija saruna, man ir kaut kāda administratīvie, kurš darīt, man nepietiek laika, viņam bija ļoti viegls atrisinājums, iedot kādam no komandas braukt. Viņiem ir tiesības. Un, protams, ļoti atbildīgi, pirms es iedevu tai meitenei atslēgas, es viņai pajautāju, cik ilgi tev ir tiesības, vai tu labi brauc? Un viņa pateica, man šobrīd ir 2 gadi, un tā, es domāju, ka būs ok. Tāds, super, un viņai pasniedz atslēgas. Un viņa pastāsta man pretī, viņa tāds, cik ilgi tev ir? 2 nedēļas. Un tad kādam bija audacity tajā kolektīvā pateikt, drosmīgi. Bet vispār bija fantastisks veids, kā es izdzīvoju ar to visu ralliju. Jo, mašīna ir liela, ir apjomīga. Un rallijam referencei ir tas posms, tu ej kaut kur skatīties, kur tās mašīnas brauc garām. Un kopā ar tevi tur iet vēl kādi 100 citu cilvēki, un viņi visi parkojas gar malām tiem posmiem. Un tajos posmos nav parkingu. Tas nozīmē, ka tas ir vienkārši garš ceļš. Un, ja tu neieparkojies vietā, kas ir tuvāk, kas ir varbūt mazāka, tad tu ej 5 kilometrus. Tur nav vidusceļa. Kas nozīmē, ka situācija čiepa ar tikko dabūtām tiesībām un milzīgu džipu, neliela parkinga vieta. Kā tu šeit ko darīji? Paprasīju kādam citam to izdarīt. Visu rallija laiku es izdzīvoju ar to, ka es atradu senci, kas iet visgarāk ar tādām vislielākajām, biezākajām mūsām. Es iedevu atslēgas un es lūdzu, varu palīdzēt man nopirkoties. Šis pats ir arī strādājis, arī braucot ar busiņiem, ar tiem, kurus tu var noīrēt ar B kategoriju, tu vienkārši atrod senci. Un viņš būs priecīgs. Es gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem vīriešiem, kas man palīdzēja ieparkoties 2024. gada rallijā visos posmos. Es novērtēju katru no viņiem no sirds. Man ir stāsts par atrašanos vidē ar daudz vecākiem cilvēkiem. Vispār,
Es gribēju teikt, ka doktorantūrā esot, ir mazliet tā, bet ne tik ļoti ar savējā kursa studentiem, jo tur ir daļa, kas ir vecāki un ir daļa, kas ir tikai mazliet vecāki. Bet kāds ir vidējais vecums un vai tur ir kāds, kas ir tavā Es vecumā? nezinu. Manā vecumā ir. Okay. Man liekas. Tā kā es zinu vienu meiteni, kas arī studēja tajā pašā augstskolā, bet viņa bija, man liekas, kursu augstāk. Lai gadu vecāka. Okay, Bet varbūt ir tuvu. Bet varbūt kāds ir, kas ir mana vecuma. No tiem, kurus es neesmu jautājusi. Tas nav īsti tā kā doktorantūrā. Okay. Hei, cik tev gadi? Man sauc Elīna. Gribu draudzēties. Bet piedaloties plašākā doktorantūras pasākumā, tur tas vidējais vecums pakāpās uz tā kā... Tur bija ļoti daudz, es teiktu, 35 plus, 40 plus cilvēki. Tajā pašā cilvēktiesību organizācijā strādājot, un pēc pirmā mēneša beigās, man šķiet, man aizsūtīja komandējumā uz Briseli, un es atbraucu. Pirmā satikšanās ar visiem, kas bija atbraukuši, bija brokastīs. Un es ieju, un es konstatēju, ka tur nav neviena jaunieša. Es atradu sievieti, kas izskatījās visjaunākā. Okay, cik ir visjaunākā? 35. Man šajā laikā bija 20. Zolīdi. 21. Okay, nu, Man šķiet. tur bija tā definīcija, ka jaunieci tagad ir līdz 30, tur bišķi pievalkot. Jā. Tur bija vēl daži tieši ap to vecumu, bet jaunāku nebija. Un tad arī bija ļoti skaista situācija, kur brokastīs sāk runāt un viss stāst. Tur, jā, es strādāju 5 gadi šajā organizācijā. Es gan tikai 2. Tur, es 10 gadi jau. Un tad man pajautā, cik ilgi tu esi? Un tāds mēnesis. Šis ir mans pirmais mēnesis. Un tad bija ļoti skaista situācija ar vīrieti no Rumānijas. Un kaut kad vēlāk, kad jau mēs tur visi viens ar otru iepazināmies, jau draudzīgāk gāja tās sarunas, es ar viņu gāju, un viņš tāds pagā, vai tev par šo maksā? Un es viņam tā, jā. Tāds, es 3 gadus strādāju bez samaksas, un tad tikai man sāka maksāt ļoti maz. Un tikai pēc 5 man aizsūtīja pirmajā komandējumā. Un tu gribi teikt, ka tu esi mēnesi, un tev aizsūtīja komandējumā, un tev maksā par to? Jā. Viņš bija ļoti atbalstošs. Tā bija patiesībā tā vieta, kur pirmo reizi es dzirdēju no šī vecuma pārstāvjiem, ko viņi man tieši teica, bija, ka tu esi jauna, tev šķiet, ka tu neko nezini, nesatraucies. Mēs visi absolūti nezinām, ko mēs darām. Jo kaut kādā brīdī, kad tu pieaudz, tu pārsniedz kaut kādu to slieksni, kurā tev ir tāds, man ap šo laiku būtu jāsaprot lietas. Un tu joprojām nesaproti, tu joprojām nezini, tu knapi spēj saprast, kurš veids pulveris ir labāks vai kaut kāds tāds mazos sīkumus. Man tiešām no visas sirds šķita, ka pieaugušie zina, ko viņi dara. Un tad tu zini, ka nē. Man bērnībā bija aizdoms, ka nē. Es paprasīju savam tētim tulkojumu kaut kādu 6 gadu vecumā priekš Totally Spies. Un viņš man atbildēja totālas garšvielas. Un tanī brīdī es savā 6-gadīgajā prātā sapratu, viss, es esmu pārsniegusi intelektā savu tēvu. Man vairs nav nekas, ko viņam prasīt. Viņš man vairs nav vajadzīgs. Viņš vairs neko labāku par šo nespēs man iedot. Jā, man likās, paldies par visu to, ko tu man iedevi līdz šim. Jā, viņa intelekta līmenis ir oficiāli zemāks. Par manu, jo es zinu, ka tā nav taisnība, ko viņš saka. Tā tad viss. Tāpēc man ļoti, ļoti agrā vecumā bija diezgan liela skepse par vecākiem un viņu spējām. Ir ļoti skaisti būt jaunākiem cilvēkiem telpā. Jā. Tā ir fantastiska pieredze, jo kaut kādā brīdī tu jūties nekompetents, tu jūties stulbs, bet tā ir milzīga privileģija, un tas ir fantastiski, ka tu esi tajā telpā, pat ja tu, pat ja tu nevari neko. Biju tik ļoti apvainojusies, kad savās maģistra studijās bija viens students, kurš bija gadu jaunāks par mani. Au. Alin, kā tavs vīrieši ego jutās par šo? Kāpēc es neesmu jaunākā? Kā es varu nebūt jaunākā? Bet ok,
viņiem ir cita sistēma. Tu burtiski pabeidz visas mācības gadu ātrāk, un tur sāk mācīties 6 gados, nevis 7. Un mani nelaid uz skolu 6 gados. Neskatoties uz to, ka katru dzimšanas dienu līdz 7 gadiem. Neskatoties to, ka 6 gados tu zināji, ka Totally Spies netiek tulkot. Jā! Totāli garšvielas. Totāls garšvielas. Man šķiet, ka tas varētu būt bijis tas tests, kas tev ir jāapņem 6 gados, un tu saproti, vai tu paliec vēl gadu dārziņā, vai tu esi skola. Ja tu vari iztulkot skolu. Nu, es biju ļoti interesants bērns. Es izlūdzos... Elīna, tu esi ļoti interesants pieaugušais. Paldies! Bet vispār komplimenti arī ir jāmāk pieņemt ar beigo pārliecību. Jā. Pārsvarā nebaidzētu paļauties uz to, ka tavs partneris atrisinās tavas problēmas, bet pašpārliecība bija kaut kas, ko es iemācījos caur attiecībām. Shoutouts Fujakam. Shoutouts Fujakam. You know who you are. Viņš skatīs, viņam ir tāds, ejo. Viņš neskatīsies. Pirmkārt, nosaukuma dēļ. Zini, kas man patīk? Es mācos Duolingo vācu valodu. Tāpēc, ka es mācījos universitātē vācu valodu, un tad es negribu sev melot, ka tas 1,5 gads ir viss, un ka neko vairāk par vigēts es nevarēšu pateikt, tāpēc Duolingo varā. Un man ļoti patīk tas, ka Duolingo tagad ir kaut kāds valodas skors, kas gan jau ir pašu Duolingo izgudrots, un viņu var pievienot LinkedInā. Tu vari pielikt LinkedInā, ka es varu pielikt LinkedInā, ka mans vācu valodas skor ir 12. 12 kas? Es nezinu. Bet fascinē tas, ka tā kā, nedomāju, tas ir rekrūteris. Un tu skrolēji caur profilam, tas tā kā, jau viņa ikdienā pilda Duolingo. Mums vajag viņa komandā. Bet, pildīt Duolingo katru dienu parāda, ka tu spēji. Nopirkt strīku frīzus. Es pildu Duolingo mostly tikai tāpēc, ka man ir draugu strīki. Es negribu nodot nevienu no draudziņiem, ar kuru es šobrīd turu draugu strīku. Jā, mana mamma man ik pa 2 nedēļām rakstā, tu Duolingo vairs nepildi. Un es nesaku, tūlīt es atsākšu. Kādu valodu mācies? Spāņu. Vajag. Respektēju. Vecumdienas es plānoju pavadīt Tenerifē, Spānijā. Also spāņu valodu tik daudz valstīs runā. Plus spāņu ir salīdzinoši viegla valoda, kur iemācīties līdz ar to. Kā kāds, kurš vēl nerunā spāņu valodā, es teiktu jā. Būt mums ir jāpāriet uz mūsu aktīvo sadaļu. Es domāju, ka jā. Referencei šie ir mani mati šobrīd. Un ir varbūt mazliet blondi gali. Shoutouts Elīnai par šo. Un es ar baltvīriešu pārliecību, ka es nenotašķīšos. Un ka mans rozā krāklis paliks rozā. Tev ir ļoti gaišs rozā krāklis priekš šīm aktivitātēm. Man ir ļoti augsta pārliecība. Mūsu tagadējās aktivitātes būs... šeit, ka mēs visi varētu būt mazliet labāki cilvēki, ja mēs mazliet vairāk izmantot kādus mikrofeminisma aktus ikdienā. Un tāpēc mēs šobrīd novērtēsim mikrofeminisma aktus vai mikrofeminisma izpausmes skalā no 1 līdz 5. Es mēģināšu lasīt un tulkot reizē. Šie visi stāsti ir ņemti no Reddita. Pirmais, ja es esmu grupā un vīrietis atkārto, ko sieviete ir teikusi, kā tā būtu viņa ideja, es teikšu, jā, tieši kā viņa teica, vai kaut ko tam līdzīgu. Tas ir, tā kā, man ir bijusi tāda situācija grupas darbā. Tas notika ar tevi, ka tava ideja nozaga? Man bija precīzāk tā, ka es pateicu ideju, un mans kursabiedrs piebalsoja, ka viņš piekrīt, un sieviete nerunāja ar mani, bet ar viņu. Katru reizi tikai pagriezās un komunicēja ar viņu. She was not a girl's girl. Un tā kā pēc tam tas kursabiedrs pēc lekcijas, kas es nebiju pārliecināta, vai man liekas, ka viņa to dara, vai viņa tā kā reāli to dara. Bet man tas pats kursabiedrs tā kā pienāca, viņam bija tāds, es jūtos tik jocīgi, ka viņa visu laiku man runāja tā, it kā es pateiktu tās idejas, lai gan viss, ko es darīju, ir vienkārši piekritu tev. Tas bija, viņa tā kā pret visām manām idejām bija, un vienīgās, kuras viņa piekrita, bija tad, kad viņa runāja ar manu kursabiedru. Tā it kā tā bija viņa ideja. Man ir nekomfortabli šo vienkārši klausīties. Tas bija šausmas. Tas ir, es atbalstu. No 1 līdz 5. Atbalstu. Tas ir tik atbalstoši.
Es vajag. Es teiktu 4. Redz, es nezinu, kas tev vēl būs. Ok, fair enough. Es dodu, tāpēc, ka man ir bijusi personīgi tā situācija, un es būtu ļoti novērtējis, ja kāds būtu pateicis. Neesmu pārliecināta, vai šis skatīsies kā piemērs, bet es strādāju bērnkopībā. Kad man ir jāzvana vecākam, lai viņš savāktu bērnu slimības daļu, es vienmēr pirmajam zvanu tēvam. Visi vienmēr zvanu pirmajām mamām, un mammas parasti aizies prom no darba, lai paņemtu to bērnu. Tāpēc mana pirmā doma ir, es liekšu tētim iet prom no darba un savākt bērnu. Protams, ka tikai es pats piezvanu mammai, un mammai arī pastāstu. Man šķiet, ka šādos settingos, tā kā kādās skolās vai bērndārzos zvanīt tētiem pirmajiem, jā. Man nav baigi daudz pieredzes bērnkopībā. Tādā ziņā. Es saprotu ideju aiz šī, bet man šķiet, labi, laikam, ja šajā situācijā ir aprakstīts tā, kā ir aprakstīts, tad viņam nav. Parasti tiek atzīmēts tas primārais. Jā, primārais kontakts, jā. Un tad... ja tev primārais ir mamma, tad labāk zvanīt mammai. Primārais tētis, labāk zvanīt tētim. Parasti, ja nebūs norādīts, kuram visi zvanīs mammai, ka ja tas vīrietis nav tik iesaistīts, tad, bet tikai, viņš tāpat nepacels. Nē, jā, taisnība. Nē, viņš pacels, viņš tāpat, nosūtīs pie mammas. Bet tas nozīmē, ka viņš sāks redzēt mazliet vairāk, cik daudz darba tieši bērnā iet. Un varbūt tas pat ir vērtīgi. Es paspiežu roku vīrietim. Es izskatos pārsteigta un komentēju, ka viņam ir ļoti stingrs rokas spiediens. Bet tas ir vienkārši kompliments vīrietim. Jā, bet tā kā parasti sievietēm, kad tu paspiedi normāli roku, tev tāds normāls rokas spiediens, tad vienmēr kāds vīrietis tā kā, jā, šis ir stingrs rokas spiediens. Es teiktu 4. Priekš man šis ir 0. Kāpēc? Tāpēc, kad man es nezinu, man nav bijusi pieredze, ka man kādreiz tā teiktu, bet tas ir tāpēc, ka man ir perfekts rokas spiediens. Mans rokas spiediens ir tā kā, un es šo nesaku vienkārši no balta vīrieša pārliecības. Paspied man roku. Mums bija karjeras sieviete vidusskolā, un viņi mums lika katram pienākt un paspiest roku, un man viņa pateica, ļoti labi. Redzi, tev bija spēcīgs. Jā, Līna, tev arī bija ļoti spēcīgs rokas spiediens. Man ir tā kā vidēji spēcīgi. Tev ir spēcīgāk nekā man. Jā, tāpēc, ka tu paspied roku vīrietim, tev vajag tā kā parādīt viņu dominanci. Redzi, es to nedaru. Es daru ideālo rokas spiedienu. Man patīk tev balta vīrieša pārliecība šajā. Tas ir kompliments. Tad, kad es saslimstu, es eju augšā uz gultu, nesakot savam vīram, ka es eju augšā pirms es izdarīšu kādus mājas pienākumus. Tieši tā kā, man ir laiks atpūsties, un es nāku lejā tikai tad, kad es vēlos. Tas strādā viņam, tāpēc tagad tas sāks strādāt arī man. Jā, tas vienkārši nostāda jūs vienādā situācijā. Bet man šķiet, ka kad sieviete sāk tā darīt, tad vīrieši pamana. Vai? Viņi ir tik klūlas. Sākumā, kad tu sāki šo lasīt, man likās, ka tas aizies pa tēmu. Es nesaku savam vīram, ka es jūtos saslimusi, tāpēc, ka, ja tu viņam pasaki, tad 5 minūtes vēlāk viņš saka, ka viņš arī jūtas apslimis. Un pēkšņi jūs abi esat slimi. Un tad tev ir jārūpējas par viņu, tāpēc, ka viņš ir pārāk slims. Katru reizi, kad vīrietis mani pārtrauc, es viņu pārtraucu atpakaļ sakot, es neesmu pārstājus runāt. 5 no 5 mums šis jādara biežāk. Tas ir vienkārši jādara. Tas nav feminisms, tas ir vienkārši uzvedības korekcija. Nē, tas vienkārši tā kā labas uzvedības normas. Jā. Tā kā es uzskatu, ka vīrietim, ja viņu pārtrauc, viņš var pilnīgi tāpat darīt, un tas būs arī diezgan ikoniski. Kad rakstu vēstules precētiem pāriem, vienmēr lieku pirmo sievietes vārdu. Tas ir feminisma akts. Tas ir mīlīgi. 5, mums jādara biežāk. Redzi, kad es domāju par vērtējumu, es domāju tā kā, cik ietekmīgi tas ir. Ok. Cik tā kā... 2. Tas neko baigi daudz neietekmē, tas vienkārši patīkam, ka tas notiek. Ne, man personīgi ļoti patīk Alīnas pārliecība tajā, ko viņa dara, īpaši ar matiem, jo šodien mēs bijām drogās. Un man saruna bija par to, ka vienu gadījumā nepatiks, vai vienu gadījumā kādā brīdī jāapniks, vai tā krāsa nesacīs pietiekami labi, varētu tos matus nogriezt. Tā kā nogriezt to krāsoto daļu, jo tā būs tikai gali. Un mans pirmais jautājums Alīnai bija, vai tu esi griezusi kādreiz matus? Un Čiepa pastāsta uz mani, Čiepa tāds tā kā nopirksim friziešu čērs, es iemācīšos. Bet... You go, queen! Darīt?
Nu, vēl tev vienmēr ir opcija man aizsūt pie frizēra. Ja rīktīgi nesējies, tad Domāju. mūsdienu ekonomijā. Lielākā daļa manu ārstu ir sieviešu pēc izvēles. Es teiktu, ka šis ir ļoti aktīvs, ja tu esi sieviete. Ar ārstiem ir vispār sarežģīti. Tāpēc, ka tik bieži, un tas nav tikai vīriešu ārsts, es to dzirdu no sieviešu ārstiem bieži, ir, ka tu pastāstīsi kaut ko, par ko tu uztraucies, un viņas teiks, tas ir stress. Tas ir tev viss tavā galvā. Jā. Lai gan, Tu esi mēģinājis relaksēties? lai gan mums ar visiem tiem hormoniem un menstruācijām un visu ir tik daudz faktori, kas var ietekmēt. Un, jā, man ļoti nepatīk, ka tā Es nesmējos par sliktiem jokiem. vajadzēja smieties. Kaut kā, kad tā kā vīrietis pajoko, un, ja tas ir tīpaši kāds cilvēks kaut kādā varas pozīcijā, tad tāds kā... Es dodu vairāk dzeram naudas sievietēm, nekā es dodu vīriešiem. Hey, evening out the pay gap. Runājot par Pārsteidz mani? kad es strādāju pie jūras kafejnīcā, mums varēja atstāt dzeram naudu, bet mums nebija atsevišķs tā kā priekš dzeram naudas trauks. Jā. Un es izdomāju, vajadzētu ieviest. Ok. Un es savos 18 gados biju tik gudra. Es padomāju, es zinu, kas ir jādara. Ir jāuztaisa viena krūzīte vīriešiem un viena sievietēm. Es tev... Kāds beidzās? Tā, ka viņi sacentās. Katrs, kas stāvēja, paskatījās krūzītēs. Un sievietes, ja redzēja, ka sievietēm bija mazāk, uzreiz iemeta naudu. Vīrieši, viņiem tā patika skatīties uz mani un tā kā likt iekšā un teikt tā kā, jā, ka mums un tik daudz dzeram naudas bija. Ak, Dievs! Nebija bijusi tik daudz dzeram naudas, kā bija. Man bija atsevišķas situācijas, kur tā kā pat vīrietis savam bērnam iedod tur 2 eiro. Un viņš ir nopircis kaut kādu saldējumu tikai mazāk par eiro. Iedod bērnam 2 eiro, aizēj ieliec vīriešu šitie. Bet šautauts vienam vīrietim. Viens vīrietis paņēma un ielika dzeram naudu. Sieviešu trauciņā. Šādos žekam. Kurš uzvarēja? Es. Man šķiet, tas, ko es daru. Piemērs. Mūsu draugs. Kopīgais. Viņam parādījās meitene. Viņam parādījās meitene. Un es vēl neiepazinu šo meiteni, es tikai uzzināju viņas vārdu, Linda. Un pirmā lieta, ko es izdarīju, ir pārstāvot savā telefonā viņu uz Lindas puisis. Man ļoti konvenientli, viņš nebija saglabāts līdz tam brīdim vispār nekādā veidā. Tā kā katru reizi, kad viņam rakstīju, es meklēju caur grupu, caur numuru. Un tad, kad tu pateici, ka viņš ir saglabājis to kā Lindas boyfriend, es viņu arī pārsaglabāju kā Lindas boyfriend. Un tad man vajadzēja saglabāt arī viņa meitenes numuru, lai tas viss būtu loģiski. Un tad saglabāju viņu kā Linda un Lindas boyfriend. Un tagad turpmāk, kad viņu uzrunāju, vai kad mēs piedāvājam viņam plānus, es arī tā kā, es viņam jautāju trešajā personā, just he knows, man tāds tā kā, vai Linda un Lindas boyfriend gribētu svētdien pievienoties uz to un to skatīšanos. Un tas, man šķiet, ka tas tā kā mums biežāk ir jādara tādas lietas, jā. Jā. Pārāk bieži, kad mēs skatāmies slavenības, uz viņām atsaucas, pat ja tā otra persona ir slavenība, atsauksies kā šīs slavenības meitene. Man šķiet, ka tā kā to visvairāk es redzēju ar Jutu Lerdam šī gada olimpiskajā ciklā. Ja, kad bija tā kā, viņa dabūja zeltu un visi highlighti, tā kā visi virsraksti bija, ka Džeika Pola meitene. Viņi pat nenosauc viņu vārdā pusā no tiem momentiem. Tas ir absurdi. Tas ir briesmīgi. Tas ir varbūt iespējams augstākais sasniegums tavā dzīvē, līdz kuram tu nonāc. Un tad kādam ir tāds tā kā, jā, bet Džeks, kur tu dēji to? Jā. Man ir viens čoms, kurš tā kā bija ļoti, ļoti aizvainots. Un mēs sākām runāt par šiem jautājumiem. Un viņa bija tā kā, man ļoti nepatīk tas, ka tu lēnām kusties Mīsandrijas virzienā. Un vienīgais, ko es darīju un par ko viņš runāja, ka es dažkārt sēžu tredos, vai tas pat bija Twitterī, varbūt tredos. Es biju katru reizi, kad tu tredos publicē kaut ko par proteīnu vai par sporta zāli, tad ir ļoti daudz vīriešu, kur komentē tā kā, bet sievietēm nav jātrenējas, vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad dažkārt tā kā, ja tev strets aizlido, un kļūst virāls, tad dabū ļoti daudz komentārus, ļoti pretīgus komentārus. Un kādā brīdī es sāku atbildēt uz vīriešiem uz pretīgākiem komentāriem ar viņu profila bildēm, noskriņšotām.
Tas ir smieklīgi. Tas ir obviously smieklīgi. Un par to viņam bija tāds, Viktorija, man ļoti nepatīk tās buljo vīriešus internetā. Viņa iesāka to, jo viņa atstāja nēstīgi komentu. Tas bija mans punkts. Es ceru, ka tas puisis, par ko šis stāsts, neskatīsies šo. Bet viss ir kārtībā, mēs parunājam, viss ir labi. Bet, sakot, mēs bijām vienā, nosauksim to par nometni. Šis ir 16 gadu vecumā. Un ir ļoti skaidrs, ka šim puisim es patīku. Tā kā mēs esam tikko iepazinušies, es šajā brīdī esmu attiecībās, tāpēc mani tā kā viņš neinteresē, bet man ir skaidrs, ka es viņam ļoti patīku. Viņš skatās man Instagramā, manas bildes man blakus, saka par to, ka tur skaisti. Iet uz veikalu, nopērk man saldējumu. Un tā kā ļoti jauki. Un viņš tur arī nāca man uz istabiņu, ar mani runājās un tā. Un kopumā es jūtos ļoti neitrāli, tā kā patīkami, mēs ar viņu draudzīgi. Tad bija tā, ka es eju, un es pat neesmu šajā sarunā. Es eju un es dzirdu, ka viņš stāsta grupai cilvēku. Viņam apkārt stāv aplītis, kuram viņš stāsta par to. Tas nav pats stāsts. Viņš vienkārši stāsta, ka viņš plāno dzīvot vienā vietā, un ka tur blakus esot geju komūna. Jā. Labi. Un tad viņš tā, zini, man nekas nav pret viņiem, kamēr viņi man nepiesienas. Vai kādreiz? Šajā brīdī, es ejot garām, izdzirdot šo, pat ne sekundi nevincinoties, pasaku, ar tavu seju, kurš tev piesiesies? Un aizēju. Es nebiju pat iesaistīta tajā sarunā. Vienkārši garām ejot, uzreiz, kā izdzirdēju, viņš bija tik dusmīgs. Breaking news, lokālais vīrietis atklāja ego nāvi. Viņš bija tik dusmīgs, viņš tā kā pienāca man klāt un tā, un pēc tam tā kā agresīvi, un es viņam teicu, klausies, man nav pretensija par tevi, bet tas, ko tu teici, tas nav kā tādas lietas jāsaka. Un viņš beigās, laikam es viņam tik ļoti patiku, ka viņš beigās man piekrita un nedusmojās vairāk. Un viss bija kārtībā. Bet, jā. Wow. Jā, tādi momenti man ir bijuši. Tas izklausās pēc momenta. Kā tikt galā ar imposter syndrome, viltvāržu sindromu. Tas ir, kad tev ir sajūta, ka tu esi pozīcijā, kurā tu neesi pelnījis būt. Ka tu neiedaries, ka tu neesi pietiekami kompetents, ka tu neesi pietiekami kvalificēts. Jep. Un kā tikt galā ar to, ir tā vietā, lai uztrauktos, ak, Dievs, es esmu viņus apmuļķojis. Bet domāt, ka es viņus esmu apmuļķojis. Bet domāt, viņi ir tik nekompetenti, ka viņi pat nepiefiksēja. Tā kā samainīt uz to domāšanu. Mana baltā vīrieša pārliecība nelīdz galam nostrādāja. Kā redzam, mans krēkls ir kļuvis diezgan violets, bet jautājums ir, kā izskatās Viktorijas mati. I hope you are hungry for absolutely nothing. Jā, mans krēkls ir violetāks nekā viņas mati. Nē, tu tā kā, ja tu ieskaties, tu vari redzēt, ka tur ir tāds mazais blue whisper apakšā, bet viņi izstāstīja, kā es būtu viņus notonējis labākajā gadījumā. Un mēs likām krāsu 2 reizes. Jā. Es esmu ļoti, ļoti pārsteigta, jo šis bija tas, ko solīja. Tā kā es domāju, ka tas tonis ir... Jā, nē. Un rekurā aizmugurē pat ir dažādi tā kā... Nu, šitas te būtu, tas vidējais būtu bijis tā kā the worst. Jā, bet viņam vajadzēja būt tad tumšam. Un kas labākais, tā kā vispār nav. Mēs izbalinājām manus matu galvas, kas šodien tika krāsot pirms 2 dienām. Jā, es nezinu. Man bija doma varbūt ielikt to matu krāsu visu matu garumā. Nē, to mēs nedaram. Bet kāds mani atrunāja no šīs burvīgās idejas. Līdz ar to, man bija bail, ka sliktākie gadījumā būs pārāk spilgti un ļoti klāšos ar visiem maniem outfitiem, un tad, tā kā vajadzēs griezt nost un, labi, pirkt Elīnu izšķēras un likt Elīnai mācīties jaunu profesiju, bet izskatās, ka man tas nedraud. Izstāstā vietā mums ir jāpērk
Vēl Cita viena krāsa. matu krāsa. Jā. Jo šī ir permanentā krāsa. Varbūt šī ir zīme, ka mums ir jāpaņem semi-permanent krāsa. Kas būtu ļoti counterintuitīvi. Tā kā... Man liekas, ka būtu košāk. Varētu būt. Man šķiet, ka jebkas varētu būt košāk par šādu. Taisnība. Nu, tā kā šeit es neesmu pārliecināta. Tā kā dzīvē var knapi redzēt. Es pieņemu, ka kamerā nevar redzēt. Noteikti, ka ne. Jā. Nākamajā sērijā mēģināsim krāsot atkārtot. Tad varbūt redzēs, kad darīsim nākamajā. Nē, varbūt mēs ātrāk pamēģināsim nokrāsot. Nekā sērija. Jā, varētu būt. Nesolam neko par nākamās. Būs updates Instagramā un TikTokā tev. Jā. Ja tiks nokrāsot mati. Ja netiks nokrāsot, gan jau kā arī būs update. Mēģinājums 2. Tikpat veiksmīgs kā mēģinājums 1. 3 lietas, labas lietas. Un skaties, mēs mēģinām 3 reizes, un ap to laiku mēs sākam likt tierlisti draugu krāsās. Jā. Visas violetās draugu krāsas. Kociņas nestrādā uz Viktorijas matiem. Tā kā es saprastu, ja man būtu kāds cits matu tips, bet man ir super gaiši mati, man ir izbalināti super gaiši iepriekš nekrāsoti mati. Nu, kā... Nē, bet izbalināti mati mēdz neņemt krāsu. Tas ir. Nopietni? Tā ir, jā. Jo tā kā šis, es nezinu, viņi pat ir... Nē, šis ir tā kā, es nesaprotu, kā tas notika. Jā. Līdz ar to es izstāstu, ka turmāko nedēļu staigāšu ar matiem, kas ir galos izbalināti un ar violetā čukstiem. Kā šolā? Tur nav violetā čuksti, tur nav. Nē, tas ir tāds bišķīt whisper, ne? Nē. Labi, es iztīšos pēc šķiepas, kas iegāja draugās un nopirka toneri. Nevis pēc šķiepas, kura stundu mēģināja krāsot matus. Nē, lieta ir tāda, ka toneriem ir vairāk rezultāti. Šis ir rīktīgi hamlīgi. Jo šeit man ir bijušas violetas matu maskas, kuru tu turi, lai tev paliktu blondāki mati, un man viņas ir iedevušas vairāk toņa. Jā. Un tās pat nav domāts, lai viņas pārkrāsot violetu, tās ir domāts, lai izņemtu vienkārši mazliet zeltainumu. Man varbūt tā kā, man nepatīk tas, ka šī ir permanentā krāsa, ja tas būtu kāds toneris, es viņu piemāktu klāt kondicionēriem un vienkārši pamazgātu ar to matus. To nevar izdarīt. Nē. Nākamajā redzījumā 10 jautri veidi, kā sačakrēt savus matus. Ja kādam ir jautājumi, kāpēc man ir īsi mati? Mēs nav visām dzīves situācijām varam dabūt dzīves mācības. Mēs varam dabūt dzīves mācības, ka dažkārt iespējams lietas neiet tā, kā tu vēlētos, lai šīs lietas iet, un tas ir ok. Nu, tā kā lielākoties tam nevajadzētu būt kaut kam, kas tevi attur, jo kā mēs šodien lasījām Redditā, un es ceru, ka tas ir saglabājies ierakstā, kur dabūt balta vīriešu pārliecību. Vienkārši atceries, ka tu nedari neko nelegālu, neviens tevi nespēja apturēt. Neviens tevi nevar apturēt. Tieši tā, un arī šādām lietām nav tevi jāaptur, šādām lietām ir jābūt kā, es nezinu, aicinājumam mēģināt vēlreiz, mēģināt vairāk, mēģināt savādāk. Mēģināt citus ceļus. Varbūt nemēģināt iejaukt permanento matu krāsu kondicionierī, bet mainly tāpēc, ka Elīna teica nē, un īstās, ka Elīna pēc tam paņems krāsu pie sevis, lai man nerastos viss kādas idejas. Vai mēs varam vainot to, ka Merkurs ir mikroviņu krāsnī šobrīd? Un ja nekas vienmēr var teikt par mēnesi fāzi kaut ko? Jā, vienmēr. Augošs mēnesis, pieaugoša iespēja uz nepatikšanām. Dilstošs mēnesis. Dilstoša tava pacietība. Pilnmēnesis jāiet ārā gaudot. Vispār atkarībā no mēnesis fāzes ir, vai tev ir kaut kas tādā brīdī jādara ar matiem. Varbūt ir nepareizā mēnesis fāze. Pagaidi. Mēnesis ir 98% apgaismots, viņš ir pilnmēnesis. Tu man gribi pateikt, ka šobrīd mani gali nav spilgti violeti, bet ir knapi blondi, tāpēc, ka mēnesis ir pārāk apgaismots. New moon. Jaunā mēnesī? Jā. Mums tā krāsa nepieķērās, tāpēc, ka es esmu paisījis pēc horoskopa. Nē, tāpēc, ka tu neesi new moon. Mums vajag noslēgt šo. Man vajag izņemt savu tradu personību šobrīd ārā no šeit, tad atvainojos. Jo internetam ir jādzird, kas mums ir sakāms. Es neesmu pārliecināta, vai mums ir tā kā doma apakšā šim, vai ir kaut kāds vēstījums, kas ir jānodod. Bet internetam... Mums bija daudz vēstījumi. Tieši tā, mums bija daudz neproblemātiski vēstījumi. Bet internetam tas ir jādzird, jo es esmu pārliecināta, ka mans viedoklis ir ļoti valīds, mans viedoklis ir ļoti relevants ikvienam. Izmanto latviskus vārdus. Latviskus. Es esmu pārliecināta, ka mans viedoklis ir ļoti svarīgs ikvienam. Es esmu pārliecināta, ka mans viedoklis ir noderīgs ikvienam un ka pilnīgi visiem ir jādzird, kas man ir sakāms.
Tas ir tas mans iekšējais baltais vīrietis, kas šobrīd runā, kas nāk uz ārā. Tas pats baltais vīrietis, kuru es iekšēji manifestēju brīdī, kad es sēžos pie stūres. Jūs braucat kā balts vīrietis. Es esmu pārliecināta, ka mēs spējam ieslēgt telefonu un runāt mikrofonos. Mēs arī spējam pamanīt, ka tas telefons ir izlādējies, kad mēs runājam To mikrofonos. mēs nespējam. Jā, kurā gadījumā gaidīsim skatītāju iesūtītos jautājumus un problēmas. Jo kurš labāk varētu izsnāt tavas problēmas kā divas čiepas, kas nevar saprast, kāpēc matu krāsa nav pieķērusies izbalnotiem matiem. Man šķiet, ka, ja mēs spējam saprast šo mēnesis fāzes, tad mēs spēsim saprast jebkuru problēmu. Mums ir visas atbildes. Mums ir visas atbildes. Šī bija Līna. Un šī bija Viktorija. Paldies, ka jūs klausījāties. Es ceru, ka jūs izbaudījāt. Jūs izbaudījāt, atstājiet komentāru apakšā, ko tieši jūs izbaudījāt un kāpēc nē. Ar baltu vīriešu pārliecību. Ja jums ir komentāri par to, kur mēs kļūdījāmies, es viņus labprāt iztaisīšu, lūdzu, uzrakstiet. Paldies jums par jūsu pacietību. Un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Un tāpēc mums ir ļoti daudz vīriešu tur, kur viņiem nevajadzētu būt. Nesaka tā. Contrary, there are men and... Nu, tā kā... Man šķiet, ka mums būtu šādās situācijās vairāk jārespektē vīriešu jūtas, viņi tādas emocionālas būtnes galu galā. Jā. Un tas ir tas, kāpēc čiepas ir superior. Tā kā Nē, paga, kaut tādu. Mēs nesakam to. vai vīrietis ir cilvēks? Podkāsts struktūra. 1. stunda, podkāsts 2. stunda. Mēs mēģinam noslēgt podkāstu. Jā. Aizplūdām. Ar ko mēs sākam? Sounded wrong. Sounded wrong. Labāks setups. Es Please. jau nedomāju. Kas var būt labāks par šo? Jo lielāks ūsas, jo labāks braukšanas stāsts. Kas bija tas vārds? Iekļauj ikdienas dzīvē? Nē, neiekļauj. Izmanto. Jā, nē, integrē. Integrē. Integrēt ir fantastisks vārds. Es mīlu vārdu integrēt. Liels vārds. Es mīlu integrēt vārdu integrēt savos teikumos. Tā labi sanāk. Paldies. Es ceru, ka šī ir laba integrācija. Ļoti. Paldies. Es turpmāk integrēšu citus vārdus savos teikumos, jo šo vārdu esmu integrējusi pietiekami daudz. Es domāju, ka viņš ir pietiekami integrēts mūsu starpā arī šobrīd. Man šķiet, tu esi ļoti kompetenta vārda integrācija izmantošanā. Es domāju, ka šo es varētu ielikt savā LinkedInā. Par LinkedIn runāt. Kas vēl? Vai mums vajag vēl vārdus? Es nedomāju. Bet nejautājiet par valsts noslēpumu vai tādām lietām, jo tas ir noslēpums. Man neiedeva piekļuvi. Nē, tev iedeva, tu vienkārši nevienam nestāst, ka tev iedeva. Mēs pārāk dziļi ejam katrā, bet mēs nespējam noslēgt šo, tāpēc, ka vienkārši parādās jauna lieta, kurā mēs ieslīgstam. Mēžu joks pēc joka, šis nav stand-ups. Tev aizmugure būs mazliet notašķīta. Es domāju, ka es dzīvošu. Bērniem ir daudz gudrības. Jā, Elīnai 6 gadu vecumā. To ar mani uz jūs? Tevi un personībām, kas ir kopā ar mums šobrīd. Vai tu redzi spokus? Vai mēs tiešām šo pabeidzām? Jā. We are like men.